1. korintiešiem 3. nodaļa, 18 līdz 23. Lai neviens sevi nepieviļ. Ja kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam ir jātop ģeķim, jeb muļķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā. Un atkal, tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ neviens, lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas, viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu ļauj ieskatīties Tavās dziļajās patiesībās, ko Tu atklāji caur savu vārdu. Kungs, es lūdzu, ka Tu manu sirdi piepildi ar savu garu, savu vārdu. Dod Tu, Kungs, kas mēlē jāsaka. Dod Tu, Kungs, to, kas Teviem mīļiem šodien ir jāsatver. Un, Kungs, paldies, ka varam lūgt, lai Tu mums atver saprašanu. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Es nezinu, kā jums, man patīk radoši lietas, man patīk kaut kas vienmēr jauns. Un es ticu, ka radītājs ir arī tas, kas visu dara jaunu, kas grib jaunas lietas. Jo jaunas lietas parāda par radošu un par spēju turpināties. Un līdz ar to tāpēc arī varbūt es kaut ko mēģināšu paskaidrot, parādīt. Un man liekas, ka ir ļoti labi, ka mēs neiestrēgstam formās, neiestrēgstam rāmjos, kas aptur dzīvību. Redziet, dzīvībai ir Dieva dotā dzīvība ir tāda, kas paredzēta turpināties un vairoties. Un līdz ar to es gribētu, ka mēs kā ticīgi cilvēki ieraugam to radošo Dieva garu, radošo aicinājumu savas dzīves neieslēgt rāmjos. Un viena no lietām, kas ieslēdz mūsu dzīvi rāmjos, ir mūsdienīga domāšana, pasaulīga domāšana. Jo šajās rakstvietās mēs sakam, lai neviens sevi nepieviļ, jo kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop par muļķi, lai tas kļūtu gudrs. Tad ir runa par kādu konkrētu, jo tālāties, ka šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Runa par konkrētu domāšanas veidu, konkrētu gudrību, kā mēs varam domāt, bet tas ir pasaulīgs un Dieva acīs tā ir muļķība. Bet ir arī savukārt Dieva gudrība. Dieva domāšanas veids, kā viņš grib, lai mēs domājam. Un tad, kad mēs iestrēgstam pasaulīgajā domāšanas veidā, mēs vienmēr ienāksim rāmjos, mēs apstāsimies. Jo tur nav dzīvības, kas nāk no Dieva. Tas vienmēr var apstādināt. Un līdz ar to šodien es gribētu ar jums pārdomāt kopīgi, vai tavs un mans domāšanas veids ir tas, ko varētu saukt par pasaulīgo gudrību, ja domāšanas veidu, vai dievišķo gudrību. Kā Dievs skatās un redz lietas. Jo no tā ir atkarīgs, cik dzīves priecīgs, cik dzīves, cik efektīvs, auglīgs tu savā dzīvē būsi. Kura gudrība tevi vada, tādi augļus tā atnes. Ja atved pasaulīga gudrība, domāšanas veids, tad arī tas atvedīs pasaulīgs augļus. Es domāju, ko nozīmē, ko es domāju vārdiem pasaulīgs? Tāds, kas ir laicīgs. Tātad šī pasaule ir radīta, bet viņa pati par sevi bez Dieva ir tukša, nespējīga funkcionēt. Līdz ar to tas ir, kā Elīna minēja, tas ir kāds brīdis, kad šīs lietas pazudīs un vairs neeksistēs. Bet tas, kas nāk no Dieva, tas vienmēr paredzēts turpināties un vairoties. Līdz ar to es, teiksim, arī uzskatu, ka Dieva draudzei viņai nevajadzētu sevi ierobežot, teiksim, skaitā. Es uzskatu, ka Dieva draudzei vajag augt un augt. Un tāpat es uzskatu, ka arī tev kā personībai vajag augt. Tas, ko tu māki šodien,
tas ar to nepietiek Dievam. Ja mēs apstājamies augt, tas parāda, ka mūsos ienākusi pasaulīga gudrība. 60, 70 gadu vecumā es ticu, ka cilvēks var turpināt augt, attīstīties un darīt lietas, ko viņš nespēja darīt 30 gadu spēkā. Teiksim, viens piemērs ir Aivars Vīksniņš no Rembatas, kas cik tos gadus bija atkarīgs no narkotikām un daudz lietas neizdarīja. Bet tagad viņš mācās Bībeles skolā 60 gadu vecumā, sirdīs ziedo kalpošanai, evaņģēlijas sludināšanai. Un es ticu, ka Dievam nekas nav neiespējams. Bet man un tava atbildība ir ļaut Dievam izpausties ar mani, veidot mani. Vai vienā brīdī es varu teikt, es jau esmu pa vecu, vai es vēl neesmu pietiekami vecs, vai mēs uzliekam rāmis. Un tava dzīve ieslīgst rutīnā, tu nonāc kastītēs, un tas tev ierobežo. Es neticu, ka tāds ir Dieva prāts. Dieva prāts grib, lai viss vairojās, ir tavā dzīvē, notiek un risinās. Tātad viena lieta, kas ir šeit teikts, ja kāds jūs starpā grib tur sevi gudru pasaules lietās, tātad šajās laicīgās lietās, tātad viss, kas vajadzīgs priekš šīs zemes dzīves. Un daudzas ir labas lietas. Bet es domāju, vairāk ir par pasaulīgu gudrību. Jo šeit kontekstā viņš runā, lai neviens nelielās ar cilvēkiem. Tātad, tajā laikā Grieķijā bija ļoti daudzi gudri cilvēki, filozofi, Sokrāts un es precīzi nezinu, kurš pēc kur gāja, bet viņš teica, nelielieties ar to, kas jūs ir apmācījis. Nelielieties, ka es esmu, teiksim, Sokrāta sekotājs, vai es esmu Pāvila sekotājs, vai es esmu Apola sekotājs, vai es esmu Gunāra Lagzdiņa sekotājs, vai Elmāra Pļaviņa sekotājs. Nē. Ja viņiem Dievs dod gudrību, ir jāsako gudrībai nevis cilvēkam. Un bieži vien mēs pieķeramies cilvēkam vairāk nekā Dievam. Un mēs zinām, kas notiek? Mēs apstājamies augt. Mēs apstājamies rāmjos, jo cilvēks ir ierobežots savām būtībām. Līdz ar to tik svarīgi nošķirt to, ko jūs domājat par mani kā cilvēku. Es esmu ierobežots, no manis jūs neko labu nevarat sagaidīt. Es esmu cilvēks, es neesmu pilnīgs. Bet ja Dievs kaut ko labu caur mani dod, tad gods nav man, bet Dievam, kas to dod. Un tāpat arī šeit ir runa, kad ja jums ir gudrība, tad tai nedrīkst būt cilvēcīgai. Un ja tu gribi būt gudrs Dieva lietās, tev jākļūst par muļķim cilvēcīgās lietās. Paskaidrošu varbūt nedaudz tuvāk, jo tas var traucēt. Lūkas evaņģēlijas 21. nodaļa, 33 līdz 36, kur Jēzus saka konkrētus vārdus. Par šo pasauli, par šo planētu, par šīm visām lietām, kas ir virs zemes. Un ko viņš saka par saviem vārdiem? Tad Lūkas 21 no 33. līdz 36. pantam. Viņš saka tādus vārdus. Debesis un zeme zudīs. To saka Dieva dēls, kas no Dieva sūtīts. Bet mani vārdi nezudīs. Ja tātad debesis un zeme, viss radītājs zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un pēc tam paskatīsimies, kāpēc zudīs. Konkrēts iemesls, kāpēc šai zemē ir jāpazūd. Un tālāk viņš saka, bet sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtināta no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepieš neuzbrūk. Tad viņš saka, ka šīs rūpes par šīm laicīgām lietām, par darbiem iespējams, par izklaidi, mēs tik ļoti esam aizņemti, ar daudzām lietām var manu sirdi apslāpēt, un tur vairs Dieva gudrība, Dieva gars nespēja izpausties, un es palieku kristīgi pasaulīgs, ar nosaukumu kristietis, bet dzīvība no manis nenāk. Es esmu ļāvies šīs zemes rūpēm, darbiem, noslogotībai, bērniem, bezdarbam, noslāpēt potenciālu dzīvības avotu sevi. Jo mūsu sirds ir kā tāds, varētu teikt, pieņemsim krāns, ko var atgriezt, ar savu prātu es piekrītu meklēju Dievu, vai aizgriezt un teikt, nē, man tagad nav laiks Dievam, es teikt rūpēšos par šīs zemes lietām. Un ja es brīdinu, neuzmanieties, kad rūpējoties par šīs zemes lietām, laicīgiem lietām, darbiem, ģimeni, visām lietām, arī ģimeni, tā skaitā, ka jūs neaizgriežat krānu, kas nāk no dzīvību, kas nāk no Dieva, kas dos dzīvību šīs lietas turpināt sakārt. Es teiksim, zinu, kad es nevarētu mīlēt
radiniekus, tuviniekus kādus bez Dieva mīlestības. Jā. Bet tā kā Dieva mīlestība to ir iespējams darīt viegli. Un tad viņš saka, lai mēs netiekam apgrūtināti, un ka šī diena jums piepriekš neuzbruk. Tā kādu dienu runa? Tā ka šī diena, kad šī pasaule aizies. Es domāju, par to ir runa. Jo kā slazda valks viņš nāks pār visiem, kas dzīvo virs zemes. Tā kā valks, ja esat kādreiz redzējuši lamatas, kur dzīvnieks skrien, un tad ir tāda cilpa, kurā viņš iekāpj, un viņš parauj, viņa piesien viņa kāju, viņš netiek no tās vaļā. Tas ir tā kā mēs iekāpjam pasaulīgajā domāšanā, un viņa mūs sagūsta. Un tā, kad Dievs aicina celties, ja mēs šodien zinām, vai šī tauta mainīsies pie viena nosacījuma, ka mainīsies viņa domāšana, attieksme pret Dievu un garīgām lietām. Tad viņi mainīsies. Jo ir jāienāk jaunai sapratnei, kā redzēt lietas, kā Dievs viņas redz. Un līdz ar to, ja tā nav, ja manā un tavā dzīvē mēs pazaudējam, kā Dievs redz, nelasām Dievu vārdu vai nepārdomājam un nemēģinām domāt, kā Dievs domā, mēs esam iekāpuši cilpā, kas vienā brīdī, kad nāks viens otrais, tiks savilkt un es ārā netikšu. Es būšu sagūstīts. Tāpēc ir svarīgi šodien saprast, uz kāda ceļa stāv. Kā es redzu lietas, kā es domāju, vai es dzīvoju ar Dievu vai bez Dievu. Un 36. pantā tālāk teikts, tāpēc palieciet nomodā visu laiku. Visu laiku. Bieži mēs sakam, nomodā es esmu svētdienās. Arī pirmdienās, ka sākas trakā darba diena, otrdienās, trešdienās, visu laiku. Jo visu laiku tiek mums piedāvāts domāt pasaulīgi. Par šīs zemes lietām, uztraukties, raizēties. Tad viņš saka, bet palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk. Un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Šīs briesmas atnāks. Es zinu, ka daudziem nepatīk domāt par nāvi, ka šī zeme tiks iznīcināta. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīve ir uzcelt uz šīs zemes lietām. Viss, kas man ir mana māja, mana ģimene, un man neko vairāk nevajag. Man ir savs darbs, man viss ir. Tas viss pazudīs vienā dienā. Līdz ar to, ko Dievs grib aicināt, lai mēs nepieķeramies lietām, kas pazudīs. Viņas tiks iznīcināts. Mēģināšu varbūt ilustrēt, kāpēc un kas pazudīs. Tātad, es ceru, ka varēsiet redzēt, mēģināšu rakstīt augstu, lai tie, kas ir augšā, redzētu. Tātad vienā brīdī zeme tika radīta. Ja? Un zeme tika radīta kāda? Laba vai slikta? Laba. Tātad visas redzamās lietas pēc būtības ir labas. Pareizi. Viņas ir labas. Vai tad, teiksim, nauda ir slikta lieta? Nē, tā ir laba lieta. Es varu darīt daudz labas lietas. Mana domāšana bieži vien sabojā to. Bet labi, tas par to vēlāk. Tad pasaule tika radīta, un viņa sākās. Ja, tātad, varbūt biezāk uzrakstīšu. Sākās, bet vienā brīdī tika sabojāta. Kurā brīdī sabojājās? Kad pirmais radītais cilvēks kopā ar savu sieviņu mīļotos, tiks ļoti forša sieviņa, bet piekrāpa vēlns viņus. Un ir teicis, kad viņi sagrēkoja, ja viņi izvēlējās pieņemt lēmumu nevis, ko dod Dievs, dievišķo gudrību, bet ko dod vēlns. Un vēlns nedeva dievišķu gudrību. Dievišķa gudrība bija neēst no tā koka, vēlna gudrība piedāvājums bija ēst no tā koka, jo tu zināsi vairāk. Tajā brīdī Dievs saka, kad jūsu nepaklausības jūs grēka dēļ zeme ir nolādēta. Ir lāsts pār šo zemi. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē lāsts? Uzlikt lāstu kādam nozīmē apturēt viņā Dieva svētību un Dieva dzīvību. Tā vienā brīdī apstājas. Nolādēts nozīmē, lai principā tu mirsti. Ja, lai tev neizdodas, lai neturpinās Dieva svētību, Dieva dzīvību tavā dzīvē. Līdz ar to zeme tika nolādēta šajā brīdī. Kas? Jā, lielāks viens saka. Tātad šajā brīdī notika,
X punkts, teiksim tā, un zeme kļuva pilnībā sabojāta, tā skaitā ar cilvēku, un viņa turpinās. Šobrīd mēs esam procesā, ka šīs zemes, šīs laicīgais laikmets turpinās. Mēs dzīvojam šajā telpā, laikā, matērijā. Kāds bija vienīgā iespēja, lai tiktu šī sabojātā pasaule visiem cilvēkiem tikt izglābta? Atnāca Kristus. Dieva dēls atnāca virs zemes. Tad ienāca cilvēku vidū, piedzima kā maziņš bērniņš jaunavai. Lai darītu ko? Izbaudīt šīs zemes lietas? Nē. Viņam šīs lietas vispār neinteresē. Viņš zināja, ka viņš nenāk šo pasauli izglābt. Viņš nāk izglābt cilvēkus. Lai viņi kopā šo pasauli, kas tiks iznīcināta, kas ir ar lāstu apkrauta, nepazustu. Lai izglābtu viņus no lāsta, lai viņi tiktu svētīti ar mūžīgu dzīvību. Līdz ar to viņš pats kļuva par lāstu pie krusta. Ko tas nozīmē? Tātad ir krusts. Jā. Krusts, kurā ir teikts svētajos rakstos, ka nolādēts ir viens, kas karājas pie koka. Kristus pats kļuva par lāstu, uzkrāva šīs zemes lāstu sev, ko nopelnīja Ādams ar Ievu. Tas uzkrāva viņam pie krusta, un viņš nomira, jo lāsts pieprasa nomirt. Un viņš reāli nomira. Bet 3. dienā viņš augšām cēlās. Ja? Ko tas nozīmē? Viņš uzvarēja lāstu. Un Bībele saka, ik viens, kas tic tam, ka Kristus ir nonācis virs zemes, nomirs par grēka lāstu, un ka viņš ir augšām cēlies un uzvarējis lāstu, un ik viens, kas tic tam, pieņem šo mīlestības aktu, ko Dievs darīs, pieņem, jā, viņš arī par maniem grēkiem nomirs un nožēlo savu grēkus un vēlas atteikties no šīs grēcīgās pasaules domāšanas veida, iekārošanām, grēkošanas, egoisma, tas top izglābts. Tas tam ir piedots. Tas top izglābts. Un līdz ar to, kas notika tālāk? Kristus paveica to un ne tikai augšām cēlās fiziski, bet arī tika paņemts uz debesīm. Un viņš iesāka jaunu valstību. Viņš teica, es ar Dievu pirkstu izdaru ļaunos garus jūsu vidū. Ja es to daru, tad Dieva valstība ir jūsu vidū. Un paralēli šai valstībai, kas pazudīs, tika uzsākta jauna valstība. Tas ir par Dieva valstību. Un šī valstība arī paralēli ir. Tātad šī valstība ir un šī valstība ir. Bet ja es teicu, kā jau es runāju, kad es nākšu otrais un lai jūsu sirds nav apgrūtināta un nav kā tajā cilpā. Jo pienāks viena diena, kad Jēzus nāks otrais virs zemes. To sauc par otro atnākšanu. Ja? Lai paņemtu, izglābtu visus, kas dzīvo šajā valstībā. Tātad, kas kā šajā valstībā nonāk? Tātad paralēli mēs redzam materiālās, laicīgās lietas, kas ir pēc būtības ar lāstu apkrautas, un tad Dieva valstība. Dieva valstība ir neredzama. Dieva valstības pārstāvi ir draudze. Dievas valstības likuma grāmata ir Bībele. Dieva valstības darbs ir izglābt cilvēkus, evanģelizēt, stāstīt par Kristu. Tas ir tas, ko nodarbojas Dieva valstība. Dieva valstība nenodarbojas ar taisīt tēlu, slavu, nopelnīt daudz naudas. Veikals, kas mums ir Kopen, viņa tās uzdevums nav pirmkārt vienkārši dot citiem naudu. Ne. Tas ir darīt labus darbus, lai cilvēks kaut nedaudz aizdomājas par labu Dievu, kas viņu mīl un grib viņam palīdzēt. Lai viņš, palīdzot viņam sakārtot mazās praktiskās lietas, viņš sāk domāt ne tikai par šo zemes dzīvi, bet arī par to. Principā. Jo šīs lietas tāpat pazudīs. Bet garīgās lietas, Kristus, ticība,
Tas nekad nezudīs. Ja es saku, ka man vārdi nekad nezudīs. Līdz ar to mēs šobrīd dzīvojam šajā posmā. Un līdz ar to jautājums ir, kam pieder mana domāšana, kam pieder mana sirds, mana dzīve? Šīs zemes dzīvē, kas pazudīs, kuras valdnieks ir velns, jo viņš paņēma varā, atņēma cilvēkam šo pasauli, un ja es saku, šis pasaules valdnieks ir velns. Bet garīgās pasaules, jeb Dieva valstības valdnieks ir Jēzus Kristus. Līdz ar to, ja Kristus ir mans kungs, es piedaru augstajai valstībai. Un tā turpināsies. Un tā būs mūžīga. Bet šeit ir jāiznīkst, jo tā ar lāstu ir apkrauta. Un tad, kad Jēzus nāks otrais, šai pasaulē beigas, cilvēki, kas nebūs, teiksim tā, dabūjuši pasi, debesu pasi, viņiem šīs zemes pasi nedarēs. Ne viņa nauda, ne slava, ne gods, ne bērni, ne viss, kas viņu sakrājuši savā dzīvē, nepalīdzēs, jo tā ir matērija, tas ir pazudīs, tas ir laicīgs. Tam ir jāiznīkst. Tas ir lāstu ir apkrauts. Ja? Līdz ar to saprotiet to domu. Un ir sava gudrība šai pasaules domāšanai. Un sava gudrība jaunajai, un viņi savā starpā cīnās. Vai nav tā, ka lielākās mēdījos Jēzus Kristus tiek zaimots, apsmiets, cik populāri dziedātāji zaimo Dievu? Ja? Madonna savā koncertā sevi ļāva krustā piesist un dzied par visādām netiklībām lietām. Cik daudz nav žurnālu vākos apsmiets Jēzus Kristus. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka šīs pasaules valdnieks velns cīnās par to. Jo viņa mērķis ir, viņš zina, ka viņam ir gals. Jau, viņš ies pazušanām. Un viņš grib katru dvēseli, ko patiesībā, ko Dievs radījis, paraut sev līdzi. Ja, tas ir tāpat kā ir grimstošs kuģis, un bandīts saka, neviens neizglāpsies. Es uzspridzināšu sevi un visu kuģi, un jūs aiziesiet man bojā. Tas ir vēl mērķis. Nogalināt, nonāvēt, samelot man, pateikt, šīs pasaules gudrības, tās ir svarīgas. Ir svarīgi, cik tev daudz naudas, svarīgi, cik tu esi slavens. Tas ir svarīgi. Bet patiesībā viņš melo, lai es tikai palieku uz tā kuģi, kas grimst, un netik Dievu izglābs. Tāpēc mums tik ļoti ir jādomā. Tātad, kam mēs piedaram, kurai gudrībai mēs pieķeramies? Vai ir saprotam, vai es kaut kā pārāk sarežģīti stāstu? Ja sarežģīti pēc tam pienācienu, pasakiet, jo es tā nevarēšu uz katru jautājumu atbildēt. Bet līdz ar to šīs pasaules tumsības valdnieks zina, ka šī pasaule aizies bojā, un viņš grib, lai mēs domājam, kā viņš grib. Bet Bībele saka, atjaunojoties savā prātā, savā domāšanā, savā sirdsprātā, un lai saprastu, kāda Dieva grib. Efeziešiem 6, 11, 12 vēl arī konkrēti runā par to, ka mēs esam cīņā. Šī līdzās pastāvēšana tā nav vienkārši mierīga. Dievs tur, vēlams tur, mēs kaut kur tā pa vidu. Nekad nav par vidu. Nav par vidu. Ir nopietna cīņa par tavu un manu dvēseli. Viņa sākās mūsu prātā, mūsu domās. Efeziešiem 6, 11, 6, 10 līdz 12. Un tur Pāvils saka, tātad Efeziešiem 6, 10 līdz 12. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Tātad vēlnam konkrētas viltības, šis vārds grieķu valodā ir metodija, jeb metodes, jeb stratēģija pret tevi, kā tevi piemanot. Konkrēts tev izstrādāts plāns, jo viņš pazīst tavu grēku, tu esi viņu kopā sadzīvojis, zinu, cik ilgi, es 20 gadus kopā ar šo pasaulīgo domāšanu dzīvoju un zinu, ka tas bija tukšs. Tikai tad, kad es piedzīvoju Kristu, es sapratu, ir kaut kas vairāk, ir cita valstība, nav tikai šis, ko es redzu. Ir arī tas, ko es neredzu, bet ko Dieva vārds liecina un var piedzīvot. Līdz ar to pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, ne pret cilvēkiem. Miesu un asins tie cilvēki domāt. Tad ne pret cilvēkiem mums jācīnās, bet pret valdībām, varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tātad pret tiem, kas mēģina dažādos veidos mācīt, šī ir draudze šajā vietā. Ja?
jūs nevarat izlasīt, bet tātad rakstīs draudze, cīnās, lai pieviltu tos, lai apmānītu, lai tikai cilvēki, kas ir šeit, nenonāk tajā vietā. Tātad es esmu kristīts, mans kungs Jēzus Kristus, es piedaru šeit. Bet tas nenozīmē, ka vēlns par mani necīnās. Viņš joprojām grib mani atpakaļ. Jo viņš zina, ja es noticēšu viņa dotai gudrībai, es iznīkšu līdz ar viņu. Līdz ar to mēs cīnāmies pret domāšanu, pret ļauniem gariem, kas cenšas iejaukties mūsu sabiedrībā un svētīšanās sapulcēs Juris de Veiko jau ļoti labi par to runāja. Mums ir ierakstītas tās lekcijas audio, man liekas, viņas vai nu būs, vai kaut kad ieliksim arī mājaslapā, lai var dzirdēt. Ļoti labi, ko mēs redzam, kā vēlna domāšanas veids ienāca draudzēs. 1. Jāņa 2.17 arī teikts, un tad mēģināsim nedaudz panalizēt, kāds domāšanas veids ir man un tev. 1. Jāņa 2.17 ir tāds pāns, kas skaidri parāda. Tātad 1. Jāņa vēstule, ne evaņģēlis, bet Jāņa vēstule. 2.17. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Tad ne tikai zināt, ko Bībele saka, bet arī darīt. Tas padara man spējīgu uzturēt mūžīgo dzīvību sevī, palikt uz mūžības ceļu un tā dzīvot. Bet kas dara, bet pasauli iznīkst viņas kārību. Līdz ar to, ja es pieķeros materiālajām lietām ar materiālu gudrību, tad ir problēmas. Es varu pieķerties materiālām lietām ar dievišķu gudrību. Un tad ir labi. Bet mēs varam pieķerties materiālām lietām ar pasaulīgu gudrību. Un es gribētu dažas lietas pārdomāt. Tādas 10 lietas, kāds ir pasaulīgā domāšanas veids par šīm lietām un kāds ir Dieva skatījums par šīm lietām. Tad pirmā populārā lieta ir nauda. Kā mēs varam skatīties uz naudu? Ja? Tad nauda. Atvainojos, mans rokraksts nav pārāk veiksmīgs un labs. Un es tā nekad daudz neesmu rakstījis, šitā parasti. Bet arī tad nav labs, tad kur vēl šitā. Labi, tas nav svarīgi. Tātad nauda. Pirmā mūsu domāšanas ir par naudu. Tad nauda ir kam? Lai es viņu tērētu, ja? Un iegādātos lietas. Ja, tērēšanai, ja? Tātad tērēšanai, ja? Saīsinājumā, tērēšanai. Dievišķais skatījums uz naudu, ka tas ir resurs, kur tu vari ieguldīt un dot. Tad pasaulīgais ir ņemt naudu priekš sevis, lai es varu tērēt savām vajadzībām. Dievs pilnīgi savādāk skatās. Šaka nauda tev ir dota, lai tu to lietotu, ieguldītu. Tas ir kā resurs. Tas nav domāts tev, tagad tu sevi piepildīsi. Nē, tas ir dos, lai tu ieguldītu savos bērnos, lietās, es domāju arī labās lietās, debesu valstības lietās, cilvēkos, bet citur. Tātad tā ir pretstatā ir došana. Ja? Tātad ja tev ir pasaulīgs dzīvesveids, ka tev nauda domā tev, lai viņu tērētu, tas ir novēlni. Jā, tērēt, jā, bet ne tādā ziņā, ka priekš sevi, bet lai ieguldītu. Jā, vajag ieguldīt arī mums pašiem. Teiksim, mums vajag paēst. Protams, es ieguldu, lai nopērkot, lai es pēstu, bet nevis lai gūtu baigo piepildījumu, bet lai es varētu dzīvot, turpināt darīt darbus, kas ir jādara. Jā, es vienkārši tērēt visādās baudās. Tā ir kārība. Šī ir došana. Nākamā lieta. Manta. Jā, manta. Tātad, pasaulīgā domāšana saka, ka manta ir bagātība, lai tev būtu vairāk. Ja tev būs vairāk, tad tas ir labi. Tu esi bagāts cilvēks. Bet patiesībā, tātad bagātība, ja? Kā saīsināsim? Bet Dieva skatījumā, un kā es saprotu pēc Bībeles, ar mantām es varu izdarīt daudz labas lietas. Manta ir dota, lai strādātu, lai vairāk paveikt. Teiksim, kāpēc man vajag mašīnu? Lai es lielītos teikt, es esmu tagad bagāts, man ir mašīna. Tāpēc tā nemaz nav man viņa ir iedot lietošanai. Bet mani mašīna, lai es varētu darīt daudz labus darbus, lai es varētu aizbraukt pie cilvēkiem, lai es varētu doties mani konkrēts mērķis, tai mantai. Ja? Līdz ar to tas ir principā strādāšanai, jeb darbu veikšanai, rakstīsim strādāšanai. Lai strādātu.
Man ir dot. Arī savu veidu resursu. Slava. Tātad neviena no šīm lietām pati par sevi nav slikta, bet viņu sabojā mūsu pasaules domāšanu. Slava. Bieži vien saka, slava ir slikta, es nedrīkst būt populārs, es nedrīkst. Nē, arī tā nav. Tad jau tas bija slikti, kad Jēzus bija tik populārs. Slava. Ja? Tātad pasaulīgas domāšanas veids, lai es būtu vērtīgs, lai mani godātu, lai man novērtētu, ka es esmu vērtīgs, un mēs cenšamies caur slavu iegūt, celt savu pašvērtējumu. Ja? Pašvērtējumu celšanai ir vajadzīga mana slava. Man tu cilvēki teikuši, Dainī, tev jābūt, bērnībā kādreiz teica, tev jābūt slavenam, tev jābūt populāram, tev jābūt, tad tu jutīsies labi. Nē. Bet slava ir domāta. Kam? Tad es varu būt populārs, pieņemsim, 10 cilvēkiem, ja zināms 10 cilvēkiem, es varu būt zināms 100 cilvēkiem, es varu būt zināms 1000, un var zināms būt 10 000 cilvēkiem. Ja es zinu, un es varu pagodināt Dievu, ja norādīt uz viņu, pateicoties savai slavai, vairāk cilvēkiem, ja es esmu slavenāks. Pieņemsim, ja man ir tikai 10 pazīstami cilvēki, es varu pagodināt Dievu viņu vidū tikai 10 cilvēkiem. Bet ja man ir 1000 cilvēku, kas mani zina, es varu pagodināt jau 1000 cilvēkiem Dievu. Un ja ir 10 000 man zina, tad es 10 000 cilvēkiem varu pagodināt Dievu. Norādīt uz viņu, nevis uz sevi. Jo pasaulē domāšana slavai jāapstājas pie manis. Dievu šai domāšanai mana slava man ir dota, lai es pagodinātu Dievu ar to. Ja? Tātad Dieva pagodināšanai tas ir. Tā, man to beigsies viens rakstāmais. Tātad Dieva pagodināšanai. Dieva pagodināšanai. Nākamā lieta. Zināšanas. Ja, tātad zināšanas, mēģināšu ātrāk iet, lai mēs nekavējam laiku. Tātad zināšanas. Pasaulīgā domāšana, ka tas, lai es būtu gudrāks, man vairāk jāzina, lai es būtu gudrāks. Lai es zinātu, kādā situācijā arī kā sevi izglābt, kā izvairīties no nepatīkamām situācijām. Man jāzina likumi, man jāzina viss, lai es būtu gudrāks. Ja, tātad gudrības celšanai. Ja. Pasaulīgais domāšanas veids. Bet Dieva domāšanas veids, ja es daudz zinu, tā ir man atbildība, un man ir jādod padoms tiem, kas nezina. Man Dievs dod zināšanas par šīm lietām, lai es tām dalītos ar jums. Nevis teikt, kāda man atziņa, žēl, ka jūs to nezināt. Nē. Ja Dievs dod zināšanas, spēj zināt, mācēt, prast, zināšanas darīt praktiskas lietas, tad lai dot un palīdzētu citiem. Arī celt viņu kvalifikāciju. Tātad padomu došanai, ja? Teiksim tā. Dot padomus. Veselība. Arī laba lieta. Veselība. Tātad veselība, lai es ilgāk dzīvotu. Lai man būtu mazāk problēma. Lai es varētu labi dzīvot. Ja? Visu uz sevi, teiksim, dzīvošanai, ja? Labai dzīvei. Tad labai dzīvei. Dieva skatījumā, kāpēc viņš dod veselību? Lai es varētu savu dzīvi ilgāk nodzīvot un daudz vairāk lietas izdarīt, pateicoties savai veselībai. Lai es varu vairāk paveikt savas dzīves laikā. Jo vairāk es paveikšu, jo lielāku svētību Dievs var lietot manu dzīvi. Līdz ar to tava veselība nav domāta, lai demonstrētu savus muskuļus citiem, bet lai tu darītu labus darbus ar savu veselību, kamēr viņi tev vēl ir. Ja? Tad vairāk padarīt. Tu varētu. Vairāk padarīt. Cilvēki. Jā. Kam ir doti cilvēki? Skatījums cilvēkiem. Tātad pasaulīgas domāšanas veids, lai nebūtu garlaicīgi. Lai būtu interesanti, lai varētu, kā Rolands saka, tusēties. Lai nebūtu garlaicīgi. Tātad garlaicīgi, lai nebūtu. Dieva
veids, kāpēc viņš teica, nav labi cilvēkam būt vienam, lai cilvēks būtu attiecībās. Bieži vien mēs negribam cilvēkus ar attiecībām, mēs gribam kaut kā viņus izmantot savām, bet attiecības nozīmē kopīgu sadarbību, kopīgu komunikāciju, dalīties, dot, pieņemt palīdzību, dot palīdzību attiecībām. Ja mums ir attiecības. Bērni. Ja? Kā man dot bērni? Tātad viens saka, bērni man dot, lai viņi man klausītu un darītu man gribu. Un tagad es būšu vecs, lai par man rūpētos. Tātad bērni, lai klausītu, ja? Nē. Bērni ir doti tev, lai tu par viņiem rūpētos un mācītu staigāt Dieva ceļus. Lai viņi būtu Dievam paklausīgi. Jo, ja tie mācīs viņiem paklausīt Dievam, viņi būs neuzvarami, ja viņi stāvēs pret Dievu vārdu. Jā. Un loģiski, ka viņi arī pēc tam palīdzēs. Ja? Līdz ar to Dievs vēl saka, šīs lietas jūs iegūsiet, jums būs šīs. Ja nebūs šīs, patiesībā šīs līdz galam nebūs, jo viņas arī dod šīs lietas, bet viņa fokus apstājās tikai uz laicīgo. Dievs vienmēr redz dziļāk lietas. Līdz ar to bērni nav domāt, lai viņus klausītu, bet lai viņus audzinātu. Nevis, lai viņi man klausītu, bet lai es viņus audzinātu, lai es viņus padarītu par stiprām personībām. Tev kā vecākam ir fantastisks spēks savu bērnu personību izveidot. Viņš atkarīgs ir no vecākiem. Ja? Jo mazāk iegulda, jo vairāk viņi veidos citas personības, citu domāšanas veidu. Ja? Vēl 3 lietiņas. Nāve. Mūsdienu pasaule skatās nāve. Dzīves beigas. Viss beidzies. Ja? Beigas. Pasakiet man priekšā, kā redz Dievs. Nāve. Jauna dzīve, mūžīga dzīve. Tas ir jauns sākums, nevis beigas. Ja bieži vien mēs tik ļoti depresijā esam par to, patiesībā tas ir jauns sākums. Tikai jautājums, kur tu to pavadīsi. Ja tu piederi šai valstībai, tās gals ir ellē un pazušanā, jo tur nav Dieva, tā ir miskaste, garīgā miskaste. Tiem, kas neizvēlās Dievu. Bet tiem, kas izvēlās Dievu savas dzīves laikā, tiem tas ir jauns sākums mūžībā, nevis ellē. Vēl 2 lietas, ļoti ātri, negribu ilgāk kavēt. Baznīca. Kāds ir skatījums baznīcu? Mūsdienīgs skatījums baznīca ir tāds, lai es kaut ko garīgu labi piedzīvotu. Sev kaut ko piedzīvot, atnāk, lai bišķiņ miers sirdī, bišķiņ kaut kur noskrēs, kaut kur jāapstājās. Tā kā tāda vieta, kur iegūt garīgu piedzīvojumu, ja, garīgu meklējumu. Un tas ir labi, bet tas ar to arī beidzās. Atnāc, piedzīvoju sajūtas. Visvaram neko nevajag. Man bija miers. Ko es tur iešu un klausīšu, lasīšu Bībeli? Nē, es atnāku svētdienā, man to pietiek. Baznīca, es domāju, konkrēti šis dievkalpojuma vieta, ja? Nevis draudz, mēs varētu daudz runāt, bet es negribu pārāk gari. Tā ir vieta, kur meklēt Dievu prātu. Sanāk šeit, kungs, ko tu man šodien šeit, caur šo sludinātāju, caur šīm dziesmām, caur šiem ļaudīm gribi pateikt? Tātad Dieva meklēšanai ir dot Dieva nams. Dieva meklēšanai, lūgšanām, ja? Bet principā Dieva prāta meklēšanai. Un pēdējais, Jēzus Kristus. Jēzus. Tātad šī pasaule saka, viņš bija viens no garīgiem līderiem. Labs skolotājs, labas mācības, viens no ceļiem. Līdzīgi kā Muhameds, līdzīgi kā Buda, līdzīgi kā pārējie. Tātad viens no. Bet Dievs neredz Jēzus Kristā. Viņš ir vienīgais. Ceļš patiesībā dzīve. Vienīgais, caur kuru tu vari nonākt šajā valstībā, jau šeit ir zemes, caur ticību, lai tiktu izglābts. Tātad vienīgais ceļš un, principā, cilvēku dvēseles glābējs. Tātad vienīgais glābējs. Vienīgais. Glābējs. Līdz ar to, saprotiet,
mums domāšana ir visu laiku piepildīta. Mums ir svarīgi tāpēc lasīt Dievu vārdu, lai atšķirtu. Jo kurai gudrībai, kā es saku, pieķeršos, tai valstībai es pieslēgšos un sākšu klausīt. Līdz ar to mēs varam būt piemānīti. Jebkurš ticībā esot var tikt piemānīts. Piemānīts ar pasaulīgu domāšanas veidu, kas iznīkst un iznīcinās tevi un mani. Un beigās grib noslēgt vēl, tur, kur mēs jau lasījām pašā sākumā, 1. Korintiešiem 3, no 21. panta, līdz 23. pantam. Kur Pāvils saka, tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem, ja, ar cilvēku gudrību, ar to, ka viņi kādu pazīst vai viņu gudrībai seko. Viņš saka tālāk, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, šīs pasaules lietas, vai nākamās lietas, viss jums pieder. Bet jūs piedarat Kristum un Kristus Dievam. Ko viņš grib pateikt? Viņš grib pateikt, ko jūs dzenaties pēc šīm lietām? Tās jau jums visas ir. Tas viss jums pieder, jums nevajag pārdzīvot un dzīties tā. Tas viss jums ir slava debesīs. Jūs esat populāri to, ka jūs ticat Kristum. Jums dzīves vārds ierakstīts, jūs vārds ierakstīts dzīves grāmatā. Tas nozīmē, eņģeļi par jums pazīst. Un kādu vēl lielāku slavu? Saka, cilvēkiem, priekš kam? Ir jau viss dots, zināšanas par Dievu, veselība, garīgi pirmkārt, cilvēki apkārt. Tas viss ir dots, nevajag dzīties ar pasaulīgu domāšanas pēc tām lietām. Viņas ir dotas kā resursi, lai mēs šo dzīvi izdzīvotu, es negribētu teikt, izvilktu līdz debesīm, nē. Lai mēs dzīvotu, lai mēs ņemtu šos resursus, kas ir šajā zemē, un lietot ar pareizu gudrību, lai tas nes svētību. Un mēs piedaram Kristum un Kristus Dievam. Un līdz ar to tik daudz atkarīgs no tevis un manis. Nav viss tikai, ka Dievs tagad darīs man brīnumu un izmainīs mani. Nē, viņš saka, ņem manu vārdu, meklē manu prātu, lai tu neaizēji pazušanā, jo šī pasaule pazudīs. Un tu līdz ar viņu, jo pasaules gudrība iznīkst. Un viss, kas tai sako. Tas ir svarīgi šodien tev apzināties, kungs, es esmu tiešām kaut kur aizrāvis, aizķēries, es kaut kur esmu sācis sekot lietām un zinu, ka es esmu tukšs. Jā, tāpēc, ka pasaules gudrība nepiepilda. Bet Dieva gudrība, viņai sekojam, klausam, Dieva gars nāk un piepilda. Dieva gars vada un stiprina. Tas ir tas, ko viņš tic mūs aicina. Šajā pasaules laikmatā nepieķerties pasaulīgai domāšanai, bet visas lietas uztvert ar Dievu prātu. Lai viņas mums ir par svētību, nevis par lāstu.